Es aicināšu Edgaru Strāzdu no Unified Post par e-rēķinu aktualitātēm. Tā cilvēki ir krietni mazāk nekā pirms tam. Es domāju, ka tas ir kūkas efekts, nevis tēmas efekts. Pagaidīsim 2 minūtītes, vai pusminūtīti, kur mums lielāks bariņš nāk, tad arī varēsim sākt. Droši, nebaidamies. Jā, par e-rēķiniem runātāji būs daudz. Mans tas galvenais uzdevums ir sākt tā maigi, nesabaidīt nevienu, pastāstīt varbūt par to, kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī drusku plašāk un plašāk Eiropā. Es zinu, ka runātāji pēc manis vēl aktīvāk un detaļās pievērsīsies visam tam, kas tad tiek sagaidīts, kāda ir formāti, kā tas viss izskatās. Tāda jau vairāk praktiskāku, tehniskāku informāciju. Man ir viss, kas ir par un apkārt, un tāds varbūt drusku maigāks tas temats. Tātad pirmkārt, šķiet, ka... Jā, un te kaut kas ir drusku uzkāries, varbūt, kad... Es ar bultiņām mēģināšu iztikt, varbūt. Tātad, varbūt, pirmā pauze. Cik no jums ir bijuši pagājuši nedēļu uz pasākumu, kas saucās uzņēmumu elektronizācija? 1, 2, 3. Nedaudz. Tā kā priekš daļas no jums materiāls būs jauns, tie, kas jau ir viņu redzējuši, es mēģināšu likt uzsvaru drusku uz citām lietām un neatkārtoties pārāk daudz. Bet kopumā, jā, tad mēs esam uzņēmums, kas pārstāv mūsu lielos rēķinu sūtītājus saņēmējus visā Eiropā. Jau arī esam iegājuši tajā segmentā, kas ir mazo vidēju uzņēmumu segments. Tā kā šo to par e-rēķiniem mēs zinām. Un tirgu esam plus mīnus 25-30 gadi, kā kurā valstī. Un tas ceļojums vai tā mierinošā ziņa priekš mums visiem ir, ka mēs neesam vienīgie. Tātad visa Eiropa iet cauri šim vilnim. Regulējums nāk no Eiropas Savienības, tātad 2028. gadā uzņēmumiem Eiropas Savienībā starprobežu rēķini būs jāsūta kā e-rēķini. Tātad, ja jums ir partneri vai rēķinu saņēmēji vai rēķinu sūtītāji, kas atrodas Eiropā, tad jūs diezgan drīz varat sagaidīt, ka viņi arī nāks pie jums un teiks, klau, rekur sūtat man e-rēķinu, vai es jums gribu nosūtīt e-rēķinu. Tas būs tas mirklis, kad būs jāsaprot, kā tad to īsti izdarīt. Ja mēs runājam par tiem mandātiem, tad viņi ir dažādi. Tātad šobrīd, ja mēs redzam to tumšo krāsu Eiropā, tad tas ir tie, kur mums ir visstingrākie mandāti. Tātad, kur ir jāsūta jau šobrīd e-rēķini gan valsts sektoram, gan uzņēmumiem, gan arī privātpersonām e-rēķinu formātā. Un attiecīgi šie rēķini ir jānoziņo valsts ieņēmumu dienestam vietējiem. Un tas viss, protams, mēs varam vilkt zināmas paralēles, kad Itālijā ir bijušas diezgan liels problēmas ar ēnu ekonomiku un pelēko sektoru, un tāpēc viņi varbūt ir gājuši solīt tālāk. Ungārija ir gājusi solīt tālāk varbūt citu iemeslu dēļ, un tur tā kontrola ir citu iemeslu dēļ, bet principā jā, mēs skatāmies, ka Eiropa lēnā garā uz to virzās. Šie mandāti kā tādi atšķirās pēc pakāpēm, pēc slāņiem, ja tā to var teikt. Lielākā daļa Eiropa šobrīd runā par B2G, ja business to government un tie rēķini, kas tiek sūtīti valstī. Mēs tajā skaitā, tātad šobrīd no 25. gada 1. janvāra, iet runa par šo rēķinu sūtīšanu valsts sektoram. Ļoti līdzīgs stāsts ir par Igauniju, cik zinu arī, teiksim, Beļģija to ievieš ar 1. janvāra 25. gadā, Francija drusku vēlāk. Teiksim, visas Eiropas valsts plus mīnus ir vienā līmenī. Ja mēs runājam par nākamo soli, tad 26. gadā mēs, tur arī droši vien, ka vidu kolēģi vairāk pastāstīs, ko tas mums nozīmēs tīri praktiski un tehniski, tad šis mandāts kļūs arī par B2B mandātu, jeb kad biznesa sūta biznesam, arī šiem rēķiniem būs jāceļ jau kā e-rēķiniem, un
būs šī te kopija jāievieto attiecīgi valsts ieņēmuma dienesta pusē. Vai arī, tieksim, būs jāatrod veids, kā viņi tur nonāks, bet par to tad sīkāk detaļās pēc tam. Jā, mēs jau esam arī drusku runājuši par to, ka ērēķinu ieviešana nav tikai tehnisks process. Ja? Tas ir tikai viena daļa no šī procesa, ja, kad mēs spējam sūtīt un saņemt strukturētu rēķinu, ģenerēt šo XML failu. Īstenībā tas ir vairāk par un ap biznesa domāšanas un biznesa procesa maiņu. Ja? Tad, lai mēs no ērēķiniem iegūtu kaut kādu jēgu, mums ir jārunā par tām lietām, kas īstenībā ir jāmaina ne tikai rēķinu sūtīšanas, saņemšanas procesā, bet ka tās ir vēl papildus lietas, kas mums tā kā dod pilnvērtīgu to ieguvumu no ērēķiniem. Tātad pirmkārt, kas tad mums būs jādara? Mums būs jāsaprot, kuri no mūsu klientiem vai sadarbības partneriem iekrīt šajā goda sarakstā, kuriem tad šie ērēķini ir jāsūta. To mēs varam palīdzēt un nodefinēt. Droši vien, kad augšā uzejot pie mums, mēs varēsim parādīt, kurā vietā var atrast to linku vai pat aizsūtīt jums e-pastiņā, kur var atrast iestāžu sarakstu, kurš šobrīd, mūsuprāt, ir galējais saraksts, kuras tad iestādes īsti ir zem šī regulējuma. Tātad pirmkārt, kam būs jāsūta, un otrkārt tad ir jautājums, vai mēs skaidri zinām un saprotam, kādā veidā tad šos ērēķinus mēs spēsim ģenerēt. Tātad, vai mums ir skaidrs, vai mūsu sistēmas, ja mēs izmantojam teiksim, excelenta risinājumus, tad viņas spēj jau šobrīd ģenerēt strukturētus ērēķinus. Ja mēs izmantojam kādu citu billingu sistēmu, tad ir jāsaprot, vai šī billingu sistēma spēj ģenerēt strukturētu ērēķinu. Un, attiecīgi, ja nespēja, tad droši vien jautājums, vai mums ir jāpāriet uz kaut ko, kas spēj, vai jārunā ir ar uzturētāju un jāprasa viņam, lai viņi pielāgo sistēmas. Vai trešais variants ir jāmeklē veids, kā šos rēķinus, ja viņi, teiksim, nāk CSV vai TXT formātā, kā viņus var mēģināt pārvērst šajā PEPL UBL formātā, kas ir mūsu valstī atzīts kā ērēķinu apmaiņas formāts. Nākamā lieta, kas īstenībā ir diezgan būtiska, vai ir skaidrs piegādes kanāls, kur tas jūsu sadarbības partneris to ērēķinu saņems. Ja, tie varianti tur arī ir vairāki, un par to arī Madara vēlāk runās, tad principā tie varianti ir 3. Ja, tad vai mēs sūtam šo rēķinu uz e-adresi, vai mēs sūtam izmantojot rēķinu operatoru, vai tas ir kaut kāds trešais tiešais integrācijas veids, bet to tad detaļās izrunāsim. Vēl kas ir diezgan būtiski un ko mēs mēdzam aizmirst, ir, kad šai izmaiņai nāk līdz arī citas lietas, par kurām mēs parasti nerunājam. Tātad vai mums ir pārskatīti līgumi, vai mums ir pārskatītas iekšējās grāmatvedības politikas, kas šo jauno procesu paredz, ņem vērā un atrunā, kādā veidā tad mēs sūtam rēķinus, kā mēs viņus arhivējam, kā mēs viņiem teiksim, pārliecinamies par to, ka šis rēķins ir sasniedzis galadresātu un tā tālāk un tā tālāk. Kas vēl ir būtiska lieta, mēs esam diezgan negatavi šobrīd, ja mēs runājam tīri no likumdošanas perspektīvas. Ja, cik es zinu, tad šodien ir apstiprināti ministru kabinetā jaunais grāmatvedības likums, un tālāk viņš tiek virzīts uz parlamentu izskatīšanai, bet tik un tā, mēs šobrīd esam principā septembra beigas, ar 1. janvāru tas viss stājās spēkā. Ja, tā kā laika ir relatīvi maza, un ja mēs skatāmies no tādas sagatavošanās perspektīvas, tad, protams, mēs nevaram pilnvērtīgi paļauties uz to, ka mēs sagaidīsim jauno likuma redakciju un tad sagatavosimies. Ja, kaut kas ir jāsāk darīt jau pirms tam, vismaz saprotot, kas ir tie sadarbības partneri, kā mēs viņiem nosūtīsim rēķinu. Kas vēl ir būtiski, notestējam. Atrodam kaut kādu veidu, vai tas ir draudzīgais uzņēmums, vai tas ir testa uzņēmums, vai tas ir palīdzībā ar kādu no saviem partneriem, kad mēs šo rēķinu varam aizsūtīt un paskatīties, vai viņš normāli aizsūtās, vai rēķins normāli validējās, vai sakrīt rēķina matemātika un tādas lietas, kas ir būtiskas pie rēķinu sūtīšanas. Tad šī bilde ir vairāk par to, kā tas process var izskatīties šobrīd. Tad kreisajā pusē mēs redzam visus iespējamos veidus, kā tas rēķins pie mums var atnākt, un labajā pusē mēs redzam visus iespējamos veidus, kā tas rēķins var aiziet kaut kur. Pēc mūsu pieredzes ar ērēķinu ieviešanu tā bilde būtiski nemainās. Mainās procentuālais sadalījums pa kanāliem, tātad kur tad tas rēķins gala beigās var nonākt.
Jo, pieņemsim, Igaunija ieviesa e-rēķinus no 2019. gada, tātad B2G e-rēķini bija obligāti, bet tik un tā valsts sektoram vēl aizvien šobrīd ir pietiekami liels īpatsvars ar papīra PDF rēķiniem, kas tiek digitalizēti. Ja, tātad pilnībā, teiksim, tikt vaļā no šīs sadaļas nevar, un tur arī ir jādomā, teiksim, kādā veidā ar šiem rēķiniem mēs turpinam strādāt. Vai tas ir manuāls process, vai tas ir izmantojot kādu no digitalizācijas rīkiem, nu, tad to var skatīties un domāt. Tas, kas drusku varbūt ir tāda lieta, kas vēl ir neskaidra un kas varbūt ir izmaiņa, ir šī e-adreses izmantošana. Ja, tad mums ir noteikts, ka e-adrese katram uzņēmumam ir obligāts rīks, kas ir jāizmanto saziņai ar valsti. Ja, tad tas ir, nu, teiksim, jebkura veida paziņojumi un informācija, kas tiek saņemta no valsts, parasti tiek saņemta e-adreses kontā. E-adrese ir arī viens no kanāliem, kuru var izmantot e-rēķinu sūtīšanai, saņemšanai. Ja? Tātad, teiksim, ja mēs runājam par nelielu rēķinu apjomu, tad šos e-rēķinus var ģenerēt arī tur. Ja? Tātad tur var ieiet ar rociņu formā savadīt visu informāciju un principā to e-rēķinu saģenerēt tur. Tādu pašu funkcionalitāti, protams, mēs jūtam un saprotam, ka to var nodrošināt ne tikai e-adrese, bet tas ir pieejams, ir vairāk e-rēķinu platformas un portāli, kur to var izdarīt. Attiecīgi primārā izvēlei vajadzētu būt, ka tas notiek jūsu grāmatvedības sistēmā, bet ja nu tomēr, teiksim, jums ir sadarbības partneri, kas grib jums nosūtīt e-rēķinu, un šobrīd viņi to dara papīrā vai PDF-ā, nu, tad jūs viņiem varat teikt, jā, rekur viens no variantiem, kad jūs ejat vai no e-adresē, vai no kādā no e-rēķina platformā un to izdarat. Attiecīgi PayPals, tā ir vēl viens svešvārds, kas ienāk mūsu leksikā. Tad pirmkārt, tas ir ne tikai e-rēķina formāts kā tāds, ja, kad ir noteikti apstiprināti, kā tam rēķinam ir jāizskatās ar ļoti stingri nodefinētiem datu laukiem, bet PayPals ir arī kanāls, pa kuru tie rēķini var ceļot. Pamatā mēs runājam, ka tas ir Eiropas rēķinu apmaiņas tīkls. Tātad, ja mums ir piegādātāji Eiropā, tad attiecīgi šī rēķinu apmaiņa var tikt organizēta caur PayPal tīklu. Tur gan tas ir drusku tāds sarežģītāks process, tur no sākuma viņai ir jāpiereģistrējās, jādabūna savs unikālais PayPal ID numurs, kuru pēc tam mēs varam izmantot, lai tā kā dotu saviem partneriem un teiktu, ka mums lūdzu rēķinus varat sūtīt uz PayPalu, uz šādu te konkrētu unikālo ID. Nu jā, bet tas, ko mēs nevaram vēl aizvien izslēgt un kur mums arī paliek gan privātpersonas, gan klienti, kas ir varbūt ārpus Eiropas Savienības, šī izējošā rēķina plūsma, tāpat būs arī PDF rēķini, būs kaut kāda daļa papīra rēķini, un tas arī ir vēl viena no lietām, ko mēs skaidri jūtam, kad šīs te digitalizācijas ceļojums parasti notiek lēnāk, nekā mēs esam iedomājušies. Sākotnēji liekas, kad es atceros, pirms 10 gadiem mēs runājam, 2025. gadā nebūs neviena papīra rēķina. Nu, tā gluži nav. Un arī, es domāju, mēs skatāmies 10 gadus uz priekšu, nebūs tā, ka tas papīrs pazudīs. Ja, tas PDFs arī kaut kur būs, jo tā ir forma, kā cilvēkam teiksim, ir pieradums spēks un ir ērtāk varbūt tīri vizuāli apskatīt to rēķinu un viens otrs no mums arī vēl avīzes pasūta. Tā kā, nekur jau tas viss nepazudīs. Jā, tā kā ko tad īsti es jums varu ieteikt šobrīd? Detaļās dabūsim vēl vairāk informāciju no valsts ieņēmuma dienesta kolēģis. Tas, kas ir būtiski, sekojam līdz likumdošanas izmaiņām. Mēs esam diezgan tā kā vēlā fāzē e-rēķina ieviešanas šim te obligātajiem pasākumiem, vismaz, kas attiecās uz 25. gadu. Es ceru, ka 26. gada būs drusku labāk. Tad pirmkārt sekojam līdz, kas notiek ar likumdošanas izmaiņām. Es zinu, ka ir viens labs rīks, kuru varēs arī izmantot, lai šiem te jaunumiem sekot līdz automātiski. Bet, tad paši priekš sevis nodefinējam, kas ir tas mūsu e-rēķinu apmaiņas veids, kā mēs sūtīsim rēķinus, kā mēs saņemsim viņus. Vai tas ir mūsu grāmatvedības sistēmas ietvaros, vai tas ir atsevišķu sistēmu ietvaros, kurām ir jāpārliecinās, vai viņas ir pielāgojamas un izmantojamas rēķinu sūtīšanai. Un tad attiecīgi, runājiet ar saviem piegādātājiem, runājiet ar saviem partneriem, sākat testēt un izmantot tos e-rēķinus ne tikai business to government, bet business to business, tā lai mums ar 2026. gadu vismaz būtu mazāk pārsteigumi. Ja? Un tas ieguvums no e-rēķiniem, protams, es neatkārtošos, kolēģi jau daudz ir stāstījuši par to, ka tas, teiksim, aiztaupa laika un naudas ziņā, bet viņš ir būtisks. Jā.
Tas ir laikam viss no manas puses. Varbūt ir kādi jautājumi. Jā. Tad tā e-rēķina saņemšana uz B2G, viņi ies caur e-adresi vai caur jums caur e-adresi vai kaut kā citādāk, ka taisno uzreiz to valsts iestādi? Jā, tur tie varianti un risinājumi ir dažādi. Un atkal, rēķina saņēmējs ir tas, kas nodefinē, kādā plūsmā viņš šo rēķinu grib redzēt. E-adrese praktiski nekad nav šī rēķina galapunkts. Ja? Tad šo rēķina saņēmējs tāpat grib redzēt savā grāmatvedības sistēmā. Un vismaz šobrīd diezgan bieži mums tas ir nodefinēts tā, ka tas rēķins e-adresē nemaz nenonāk, ka viņš aiziet pa taisno uz grāmatvedības sistēmu. Bet to zināsim mēs, kā e-rēķina operators, kuram šis rēķina saņēmējs ir izteicis savu vēlmi, kur tad viņš to e-rēķinu grib redzēt. Bet e-adrese var būt kā viens no pieturpunktiem, un valsts sektora gadījumā tas diezgan bieži tā arī būs. Bet tad mēs varēsim norūtēt, ka tas rēķins no sākuma aiziet uz e-adresi, tad no e-adreses mēs viņu ieliekam grāmatvedības sistēmā. Vai nav teorētiski tā, ka e-adrese ir drīzāk kā tāds roamings, sauksim to tā? Tas no citiem provideriem dabūt iekšā e-rēķins un tad caur jums, piemēram, dabūt? Jā, pēc būtības jā. Sevišķi, ja mēs runājam par G2G, jeb government to government, tad tur tie e-rēķini, tā plūsma būs lielāka. Ja mēs runājam par to, kā uzņēmumi vai lielie rēķinu sūtītāji šobrīd sūta rēķinus, viņi labprāt to nedarītu caur e-adresi. Viņiem tas papildus solis tur rada klapatas un liekas nērtības. Bet pēc būtības, jā, e-rēķinu apmaiņas ziņā e-adrese kalpo kā šis e-rēķina operators vai adrešu grāmata valsts uzņēmumiem šobrīd. Un ir plānots, ka tā e-adrese tiks paplašināta šī funkcionalitāte, un ar 26. gadu tur būs iespējams arī uzņēmumiem savā starpā apmainīties ar e-rēķiniem. Bet jautājums ir par to, cik tas ir ērti un kādā veidā šos rēķinus tur var ģenerēt, importēt, saņemt un tā tālāk. Tā kā tur vairāk ir par usability jautājums. Jā. Kādu jūs apkalpojušo dienestu, no izrakstītāja pie jums un tad nonāk pie saņēmēja. Jā, tieši tā. Un no 26. gada vai varēs pataisno izsniedzējis saņēmēja? Kādam tie rēķini tāpatās būs jāsaprot, kur tad ir tas saņēmējs un kur tam saņēmējam to rēķinu ir jānogādā. Tā kā pēc... Jā, jo, ja mēs paskatāmies, pa visu Eiropu, tad tā operatora galvenā funkcija ir atbildēt par piegādēm, par kvalitāti un par to, ka šis rēķins gala saņēmēja pusē, ka tur tiešām tas saņēmējs to rēķinu redz un ir gatavs apstrādāt. Jā, jo tās sistēmas ir daudz un dažādas. Jā. Tas atbalsta punkts, ka tiešām no A uz B ir nonākums caur jums. Jā. Analoģijās varētu runāt, ka tas ir līdzīgi kā pasta dienesti. Ja mēs gribam saņemt sūtījumu no Vācijas, tad sūtītājs Vācijā iedod savu paciņu pasta operatoram, pasts atsūta šo paciņu līdz Latvijas pastam, un Latvijas pasts savukārt ir tas, kas to paciņu nogādā jums līdz, pakomātam vai konkrētai adresei. Šeit ir līdzīgi, ja, tad tie operatori savā starpā sazinās un saka, jā, šis sūtītājs atrodas pie manis, es zinu, kur viņam to rēķinu nolikt. Nevar bez operatora, nevar pataisni saintegrēties ar kaut kādu sistēmu. Var. Tas ir tāpat, kā tu varētu Latvijas pastvietā aizbraukt, vienkārši pacelt mašīnu aizvest. Jā, tieši tā. Pēc analoģijas tas tā ir, jā. Tas ir iespējams un ir uzņēmumi, kas to dara, tiešām tā arī ir tā prakse, vai tur ir dažādi apsvērumi, kāpēc tas tā varētu būt. Bet tās integrācijas viņas varētu būt, kad ir jāveido pietiekami daudz, vismaz cik mēs esam saskārušies, viņas ir vairāk 10, ja, un, katram uzturēt to integrāciju atsevišķi, var, bet vai tas ir jēgpilni? Jā. Tas ir maksas pakalpojums, gan sūtītājiem, gan saņēmējiem. Atkarīgs no rēķina skaita. Ja ir mazs rēķina skaits, tad tur ir arī opcijas, ka tas ir bezmaksas rīks. Ja mēs tādu. Jā. Uz vidēju kaut kādu, tas ir maksas pakalpojums arī. Šī gadījumā jāskatās, kas ir rēķina, kur tas rēķins nonāk. Ja mēs, to rēķinu sūtam kaut kur Eiropā pa PayPal tīklu un mēs nemaz to gala saņēmēju nezinām,
tad tajā pusē droši vien, ka kāds arī saņem samaksu par to, ka tas rēķins tiek apstrādāts. Tā kā no tāda viedokļa, jā, tā var atbildēt.